Ļoti svarīga sadaļa un ir jāliek ar veselo saprātu. Un, kā es vienmēr saku, labāk ieliec mazāko, ko tev prasa, nesasoli pa daudz, lai pēc tam tev nav jāveic kaut kādi grozījumi, ja viņus vispār var veikt, vai ja ieliks par daudz un tu nevar taisīt grozījumus, pieņemsim sasoli 5 darba vietas, bet faktiski ir tikai 1 darba vieta, nevar, un ja tev vēl punkti ir iedoti, un rindojumā tu nokrīti zem finansējumu, piemēram, līdz ar to, ka tu, ja nesasniedz, šeit ir jābūt ļoti prātīgi. Mēs šeit ļoti prātīgi iesakām visiem skatīties un izvēlēties, un ja prasa tur, pieņemsim tikai 10%, tad liekam 10, vismaz 10, tad liekam arī vismaz 10, neieliekam brīnumus, kur ieliekam mentos. Mums ir piemērs, kur viens gribēja taisīt Šķieneros, Gulbenes novada Stradu pagastā, gribēja taisīt kamīna malkas pārstrādi. Ieguldījumi viņam bija plānotie 55 000, 3. gadā viņš jau gribēja 1,5 miljoni un pa upi eksportēt uz Beļģiju. Saki, lūdzu, kur Gulbenē ir kuģojuma upe? Jā, lūk, tātad pirmais gads pēc projekta realizācijas, tātad, ja mums bija plānots 25. tātad šeit būs 26. Lūk, un tātad jūs paši izvēlaties, kuru no šiem te rādītājiem izvēlās. Tie, kas iet uz jaunie, uz šo te darījuma darbības plānu, tātad viņiem jau būtībā ir šis te darījuma darbības plāns, kā sasniedzamais rādītājs, bet viņi arī var izvēlēties papildus klāt vēl kaut kādas lietas, tur piemēram kaut kādus apjomus vai kaut ko pēc savā ieskata, bet lieki nevajag. Bet esošiem uzņēmumiem ir tā, ka viņi var tātad neto apgrozījumu palielinājums vismaz par 20% no izmaksu summas. Ja projekts ir mazāks par 100 000, ja projekts ir lielāks par 100 000, tā viņiem šis te neto apgrozījums no attiecināmajām izmaksām, tā kā ir šis te 10%, tātad izvēlās vienu no, es uzlikšu jā. Tad ir ietekme uz vidi samazināšana. Tātad, ja jūs, piemēram, projekta sākumā likāt, ka jums ir, un ja, piemēram, partnerība dod punktus par ietekmi uz vidi, tātad jums ir ekotehnoloģijas, tad viņš būtībā arī šeit var likt jā. Tur uz leju parādās, kā ieliek kaut ko klāt, jā, viņš uz leju parādās papildus ailītes. Tad ir, tātad te var arī, pieņemsim, energoefektivitātes, tātad, ja viņam ir, tātad arī viņš to var izvēlēties. Tad nākamais ir vismaz vienas darba vietas izveide. Mēs šobrīd saliksim, ka viņš ir liels optimists ar savu mazo apgrozījumu, viņš ir visu saliek, jā. Esošo darba vietu saglabāšana, ja ir jau darbinieki, un jūs kāpinat arī darbinieku produktivitāti. Un, ja sludinājumā ir ielikusi vietējā rīcības grupa, ja partnerība kādu no rādītājiem saviem, tad arī šeit ieliek jā. Ja tur tā nav, tad neliek. Būtībā jums ir jāizvēlās vismaz viens rādītājs, ar ko jūs vēlaties savu projektu sasniegt. Lūk, un jūs redzat, te pirms tam šo te apakšā visu nebija, es saliku visur jā, un tātad viņš šeit sanesa ciparus. Uzliksim šeit saglabāt, lai viņš atnes vēl, jo viņam būs tur rādītāji jāsamaina, kur ir realizācijas gads 1, 2, 3, tur jābūt ir gadiem iekšā. Redziet, samainījās cipariņi. Un tātad pēdējā noslēgtā gadā jums ir tam ciparam jābūt tieši tādām pašam, kā tas bija iepriekšējā sadaļā, pēdējā norādītā gadā ir jāsakrīt. Tāpat tā kā šis ir 5 gadiem, tad ir jāsakrīt 3. gadam, kas bija tajā iepriekšējā sadaļā, kad ir šīs sasaists. Diemžēl viņš nepārnes. Ja nesakritīs 3. gadā, viņš šeit parādīs sarkanajā vietā, ka tur ir kļūda, bet visiem pārējiem gadiem viņš tur to kļūdu
tā kā neskatīsies. Uzreiz 4. 5. gadā ir jābūt tam ciparam tieši tādam pašam kā 3. vai mazliet lielākam, bet lielu neliekam, lielu starpību var atstāt tādu pašu, lai vienkārši tas rādītājs ir sasniegts. Tātad šeit rāda šo neto apgrozījumu. Tad ir darba vietas saglabāšana, tātad šeit jūs norādat pēdējā noslēgtā gadā, vai ja esat tikko sākat ņemt darbinieks, tad aprēķina, cik, ja piemēram jums nav bijuši darbinieki un tagad ņemsiet, tad pēdējos rēķina darbinieku skaitu uz pēdējos 12 mēnešos. Aprēķina, tātad šeit kā to aprēķinu var izdarīt, reku ir stāv raksts, tā kā priekšā pateikts. Tad šo te aizpilda un arī tātad apraksta šeit to jauno darbinieku, kas jums būs, tātad ieliek arī šo te kodu, profesijas kodu un apraksta un atalgojumu un tās lietas. Tā kā šeit ir svarīgi arī, tā kā ja jūs ar darba vietām ir ļoti jāuzmanās pie rādītājiem, jo tas ir viens no grūti sasniedzamajiem rādītājiem. Tajā ziņā, jo darbinieks te viņš nav, bet ja jūs esat fiziska persona un kļūstat par pašnodarbināto, tad jau jūs automātiski priekš sevis izveidojat darba vietu. Tas jau izpildās. Kad ir šīs pilna laika darba vieta, man patīk tas, kad ir šīs esošo saglabāšana. Bet šis arī ir viens no klupšanas sapņiem, ja es saņemu iekārtu, kur man tagad ražoja, piemēram, 3 cilvēkus, tad viņam iekārtu, kur vada 1. Arī tā ir ar 2 galiem, tāpēc ir apmēram darba vietām ļoti jāuzmanās un Tad ir, kā es teicu, jau iepriekš atbilstošie vērtā sasniedzamie rādītāji, tad tas, ja būs sludinājumā, tad viņam būs jums jāieliek. Es nezinu, mēs esam vienīgie ievilkos iepriekšējos periodos, kuri šo prasījām un arī prasīsim, jo kādam mēs varēsim pierādīt, ka mums ir sasniegts mūsu rādītājs. Bet nākamais ir uzņēmumā nodarbināto skaits un neto apgrozījums uzraudzības periodā. Būtībā cipariem ir jāsakrīt ar augšējām tabulīm, bet viņš nepārēc. Viņš, diemžēl, nepārēc, tie ir pašam jāievada. Tad kā arī savas modrības pārvalīšana. Un tātad te jāieraksta būs darbinieku apmācība, tātad cik darbiniekiem būs jāturpina pie jums strādāt šos 18 mēnešus.